Nu, es spēlēju līdz kaut kādiem 10, 11. Es nezināju, kurā sporta veidā es būšu. Okay. Es biju labāks futbolists kā basketbolists. Tu starp citu, jā, mēs ar tevi spēlējām toreiz Brocēnos. Es biju šokā, cik tev labas piespēles bija. Nē, tiešām, es domāju, ka es esmu labs futbola piespēlētājs. 10 gados, kad es aizgāju, 10 gados, kad es spēlēju futbolu un tur, un tad tāds treneris teica, viņš saka, ko viņš ir, man ir vecāki, ko viņš ir iedomājies, kāds viņam basketbols, man tas sen tāds džeks nav bijis. Ir tāds neparasts teiciens, neskat vīru pēc cepures. Un šis ir viens no tiem gadījumiem, kad redzot Valdi Valteru, sarunās parādījās viņa interese par zinātni. Viņš ir pētījis to, viņš ir pētījis šo, un arī sportista gaitās viņš piedalījās tādos pat zinātniskos pētījumos un testos. Un, ja saliek to kopā ar viņa darbu, kad viņš izveidoja Valtera basketbola skolu, kurā tūkstošiem jauniešu varēja pavadīt bērnību, jaunību, nevis telefonos vai datoros, bet tajā, ka viņi bija kustīgi, ka viņi attīstīja sev fiziski un komandas sporta veidu arī attīstīja sadarbības un tā tālāk. Ļoti neparasts, spēcīgs savienojums. No talantīga, izcila basketbolista aiziet uz to, ka viņš izveido kustību, Valtera basketbola skolu, kas palīdzēja jauniešiem, un arī viņa interesi par zinātni. Šis, man liekas, ir ārkārtīgi svētīgs salikums, un šis ir burvīgs piemērs tam, ka šis ir milzīgs potenciāls. Un es ļoti ceru, ka Valdis Valters kaut ko vēl tikpat skaistu gribētu izdarīt Latvijai. Jo man patiesībā, ja godīgi, ir tāds mulsums vienmēr bijis, kāpēc viņam nav milzīgs atbalsts, jo viņa iepriekšējie darbi ir bijuši ar milzīgu pluszīmi. Un šī saruna ir tāda nedaudz arī personiskāka par to, kas ir Valdis Valters un kas viņam varbūt dziļākais ādas slēpjās. Bet šī ir viena no lielajām tēmām, kur es gribu teikt, ka mums ir jāredz tie talantīgie, jaudīgie cilvēki tepat blakus, un jādod viņiem ir iespēja tiešām realizēt lietas, jo kur ir tas spēks, kur ir tas potenciāls. Par to arī šī saruna, un ceru, ka jums tā iespēja sirds un būs kaut kas noderīgs. Dāmas un kungi, mūsu podkāsts Mācību spēja, kur mēs runājam par to, kā mēs varam ieslēgt savu dzīves jaudu, savu potenciālu, lai mēs tiešām varētu realizēt to, uz ko mēs esam spējīgi. Šodien mums ir sevišķs ciemiņš. Es tevi zinu sen, Valdi. Valdis Valters ciemos, un es tev tiešām labu laiciņu jau zinu. Bet tagad, kaut kā mēs sākām runāties pēdējā gada laikā, arī kontekstā ar mācībām. Nē, tu man nezināji. Nē, tu zināji man, bet tu nezināji, ko es domāju. Es nezināju tevi dziļāk, un kas tev ir zāds. Jā. Un, kad es ieraudzīju, kas tev ir zāds, es biju ļoti priecīgi, patīkami pārsteigts. Tad, ar ko es gribētu uzsvērt, tad mēs visi zinām, tu esi viens no izcilākajiem Latvijas sportistiem, basketbolistiem, tu esi viens no tiem retiem, kas ir bijis Eiropas čempionāta labākais basketbolists un tā tālāk. Ļoti tuvu, man liekas, tev tur NBA skaut kaut kādā brīdī jau tur kaut ko sākt. Senī laikā, kad es spēlēju, neviens Eiropietis NBA nespēlēja. Jā, bet tur bija kaut kas, ka kaut kāda skauti bija atbraukši. Es redzēju, es zinu, ka bija skauti, bija kaut kāda Austrālijas. Man nesen kaut kādu dabūju, kaut kādu man atsūtīja. Tas, ka kaut kāda skauta izskata man kandidatūru ielikt kaut kāda, un tas bija tā, tas vairāk nav. Jo līdz padomu savienībai tās ziņas nenonāca, jo tad tas bija bīstams pasākums. Jā, jebkurā gadījumā. Tas ir tas, kā cilvēki tev zina. Ir nianses par to, ka tev ir tāds urķīgs prāts, tev ir tāds pētniecisks prāts, kuram ir diezgan liela tendence uz divām lietām, ko es tā piefiksēju. Viena lieta ir tiešām tendence uz to, ka, ja mēs varam labāk, tad mums vajag iet uz izcilību. Tā ir viena tava tendence, man liekas, un otrs ir tāda nesamierināšanās ar netaisnības, ar absurdu sajūtu. Un tās tādas divas lietas, kas man tā uzreiz lec prātā. Un man liekas, ka tur mums maķinīti sakrīt. Nē, tu labi pateici vienu lietu, ja? Tu nezināji vēsturi. Vēsturi bija tāda, ka es 15 gadus eksperimentēju savu Valtera basketbola skolu, bet neviens par to nezina. Visi tik zina to rezultātu galvu, ja? Visiem interesē rezultāts uz tablo, kāds spēlētājs, kur spēlēja pēc tam. Bet tas darbs, ko es darīju, ko es izdarīju, tur, kā man profesors Viesturs Lāriņš teica, viņš saka, tur arī 15 zinātniskos darbus uztaisīt. Un viņš saka, un no tā būtu mācījusies visa tā treneru saima, no tā visa, ko mēs tur eksperimentējam 15 gadu laikā. Mums tur bija zinātniskās grupas, treniņu metodikas, viss bija pārbaudīts. Bet, zin kā, pie mums tu izdari viss, to lapiņu noslēdz, un vairāk tas nevienam neinteresē.
Un šis ir tas pārsteigums, jā, cits starpā Anita Muižniece, jā, apsveicam viņu ar iecelšanu jaunajā atbildīgajā ļoti svarīgajā amatā, LSPA. Es arī viņu apsveicu, bet depo veikalā. Depo veikalā. Tas, iespējams, ir vēl labāks apsveikums. Jā, katrā ziņā, vai tu vari vēl sasumējot par to savu skolu, Valteru basketbola skolu, tad tu ne tikai skolas taisīji, tu arī līgu tā kā veicināji, lai Nē, līga bija paralēli, tāpēc, ka skolai bija kaut kur jāspēlē. Sāka līgu un, redz, ko mēs sākām. Sākām ar to, tas jau sens stāsts, varbūt tu to nezini, daudz zini, kad tad, kad es sāku paņemt to basketbolu, es postījos VF komandā, jo tā bija galvenā komanda, cik spēlētāji spēlē no Rīgas un cik no laukiem. Un bija 80, 20. 80 no laukiem, 20. Nes, kāpēc VF Rīgā spēlē 80 no laukiem, un tad es sapratu tā, ko tie Rīgā sporta skolas tā, un tur vispār netiek pieminēts un netiek ar viņām neko darīts. Nu, tad, un vēl pēc tam 3 sporta skolas, 3. Rīdzene, Vēfs, un tie iespītējās, ka viņi tur tādā jaunas līgā negrib spēlēt, ka viņiem ir savu Rīgu, tāda mazā karaļu valsts. Nu, un tad man bija tas uzdevums katrā pilsētā vai pilsētas centrā uztaisīt komandas ar 7 vecuma grupām. To es izpildīju. Un tad tā masveidība bija, man liekas, 43, un tad jau tas... Es sāku ar 43 sāku komandām. Un tad bija tur 200 vai cik tur aizgāja, cik jau tur. Jautājums jau tas, ka baigi svarīgi vienmēr uzlikt mērķi, apstīties un kaut kā gudri dzīt to uz priekšu. Un tas strādā. Mums jau vispār šobrīd arī Latvijā nekur nav tāda ideja, un tad gudri viņu bīd uz priekšu. Un tad jau vispārēji arī notic un arī cenšas palīdzēt. Cik basketbolisti no līgas iznāca ārā un aizgāja līdz Eiropas basketbola? 15 Latvijas izlases spēlētāji bija. 15 Latvijas izlases spēlētāji? 15 gados. Var nosaukt? Biediņš, NBA, Kambala, Janičēnaks, Brāļu, Valteri, tā Blūms, Cipras, tur veseli čupi. Okay. Un man šī gadījumā parunāsim par mācību spēju, par to procesu arī, kā mēs mācāmies, kas ir viens no lielākiem akcentiem, kāpēc mēs šeit esam, taču. Man lielais jautājums arī par to mācības procesu valstisko attīstību. Tad mēs ar Albikānu Raimondu nesen runājām, atkal tulijās runāsim. Un tad mans piemērs tāds, ka viņš ir darītājs, ka viņš ir darītājs. Latvijai nav problēmas taisīt grupas, komisijas, think tankus. Mēs varam sanākt kopā runāt par 20-50 plānu, 20-30 plānu, bet darītāji ir maz. Un dīvainā kārtā es dažkārt redzu, ka ieceļ vadītājus, kuri labāk runāt, bet ko viņš ir izdarījis. Man ir jautājums tev. Tu esi tiešām pudus sāls apēdis, kalnus uzcēlis. Cik tev ir nākuši valsts pārvaldes cilvēki, cik tev ir nākuši kaut kādas institūcijas, universitātes klāt, teiksim, valdi, mums vajag tavu ekspertīzi? Neviens. Vēlreiz? Neviens. Es kādreiz, man bija tāds sapnis, es nodarbojos, ka es ar lielāko prieku, piemēram, lasītu jaunajiem treneriem kaut kādas lekcijas, kā vajag trenēt, kā vajag izvēlēties sportistus, kā viņus vajag gatavot, bet tas nav pieprasīts, tas nav vajadzīgs, piemēram, ļoti daudz, man neinteresē, podcastu tur uztaisīt un tur muldēt un visiem patīk un dabūt tos klikšķus un tos skatījumus, tā ir viena lieta, ja? Bet otra ir reāli strādāt ar cilvēkiem, un tas jau bišķi savādāk, tur muļķības nav. Zin kā, es taisīju tādas intervijas ar visiem cilvēkiem, pats Jānu Lūsu pēdējo uztaisīju, pirms viņa nāvas, ja? Arī, es intervēju nevis tā, ka ko tu darīji, bet kā tu to darīji? Kāda treniņa bija, cik daudz, un tādās pilnīgi dziļās detaļās līdz iekšā. Kā viņš ir izveidojis? Ir cilvēks piedzimst, un viņš kļūst līdz olimpiskam čempionam. Man interesē tas process. Un tad es tur tajās intervijās to centos izprast. Un tad es gāju kaut kad pa to LSPA, gāju telpu, čaļi pienāca, viņš saka, paldies, Valdi, es saku, pa ko? Par tām intervijām tā ir vienīgā mācība viela, kā mēs varam mācīties, kā tās detaļas, kas ir ļoti svarīgas. To augstskolās nemāca. Kur ir tā lieta? Jā? Viens ir tad izprast tās detaļas, jā, kā tu to dari un kā tu to vari pielietot nākošajiem sportistiem. Man ir jautājums, jo es to pašu Elbakienam teicu. Tad, kā lai tu pasaka, šie publiskie tēli nav noslīpēti. Tu nestaigā uzvalciņā, tu nestaigā kreklā ar šlipsīti. Un skaidrs, ka tas kaut kādā veidā iespējams neatbilst šī brīža tādam dominējošam stilam, kas ir varbūt tajā vidē, kas nosaka to politiku, to virzību kā tādu. Bet tas ir, man liekas, ārkārtīgi atžgārni, jo pēc būtības 17 gadi Elbakienam, ja? Ar viņa kustību. Tad tev ir bijuši 15 gadi ar milzīgu pieredzi, arī ar kādā līmenī tu esi strādājis, kur tu esi radījis kādus cilvēkus.
Es par sevi negribu tur salīdzināt, kaut kāds 15 gads arī kaut kādas lietas ar emocionālo inteliģenci darīts. Bet man ir sajūta, ka pie tevis vajadzētu nākt cilvēkiem no Latvijas institūcijām un teikt, Valdi, mums Latvijā ir viena liela problēma. Tās institūcijas baidās no stiprām personībām. Viņi, zini, man ir tā, manā komandā es ņemtu labāks par sevi. Viņi grib, viņi vispār ieņem sliktāks par sevi, lai viņi varētu viņus komandēt, lai viņi varētu, lai tik viņš neizskatās gudrāks par mani. Es uzskatu, ja tu kaut kādu lietu gribi izdarīt, tev jāņem augstu līmeņu tādus cilvēkus, ar kuriem tu vari, sākt strīdēties, runāt un to ideju, kas teikt, tā kārtīgi apstrādāt. Ja? Un tā ir tā man priekšrocība. Mūsu, teiksim, visiem, kā teikt, ierēģiem un vispār cilvēkiem, kas ir politikā, labi, politika es nerunāšu varbūt par to savu sfēru, tur bērni, jaunieši, zinātne, sagatavošana un tādas lietas. Tur ir tāda sava pasaule, kur katrs cīnās ar katru. Tur ir tā, tā nauda ir maza, tā zinātne vispār nauda netiek dota, un tie zinātnieki, ja tur ir, tad viņi plēšās, un tur ar mani ir savs stāsts, piemēram, kad es tagad pēdējā laikā atnācu, un es gribu uztaisīt reāla pētniecība, kāda izstāsta mūsu bērnu un jauniešu populācijas pētījumu, kurš ir tikai uz aptājas rezultātiem taisīt kaut kādu, bet populācija reāli paņemt, atlasīt un uztaisīt, kāda mums ir bērnu jauniešu populācija, tur līdz 18 gadiem pa gadiem. Tā aina būtu tad pilnīgi, un tad ik pa 10 gadiem tu pārbaudi, skaties, kā tā tendence mainās. Kāds parametrs tu ieliek iekšā? Tur tās ir detaļas. Parametrs, viss veselība, fiziskie rādītāji, tur psiholoģiskie rādītāji, ja? 3 galvenie rādītāji. Un tad tu vari uztaisīt tādu, lai viņš būtu lētāks un vienkāršāks, tad tur nedrīkst pielietot tādas dārgas metodas, tāpēc, ka tas tev jābrauc uz skolām, tur ir un tā tālāk. Tur ir, kā saka, tā atlasīšanas metode nav tik vienkārši, bet tas iedot rezultātus vispār no kā atspērties. Mums vispār nav no kā atspērties. Tu zini, ka šobrīd valstī vispār nav bērnu un jauniešu sporta stratēģijas. Vispār nav. Tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē tā, ka vienalga, kurš treneris trenē kā grib. Vienkārši nav. PSRS laikā bija tā 8 gados, tas 9, tas 10, tas, tur jābūt bija sporta skolas sistēmā, tur 7% tev bija jāaug fiziskiem rādītājiem, un ja tev neaug, tad jāstāsta skaidra problēma. Vai tu esi netalantīgs, vai tev jāpēd uz citu grupu, tad tev nav tā perspektīva. Ja? Mums vispār tādas lietas nenotiek. Mums tagad viss notiek tā, katrs dara, ko grib, kā grib. Viens izmanto vienu tādu metodu, otrs tādu, piekto tādu. Ir treneri, kas pareizi trenē, bet ir tādi, kas vienkārši trenē trenētības pēc. Bērnu maz, kvalitāte krītās, un līdz ar to viss krītās, ja? Tā kopumā ņemot, ja? Tomēr. Jo mums vajadzīgi ir, labi, tā ir tāda, es iegāju jau bišķi tādā citā tēmā, bet, lai tev bišķiņ tā. Tā ir milzīga tēma, un mēs arī par to esam daudz runājuši, un šis lielais izaicinājums ir tajā visā, ka mums nav laika implementēt vai ieviest izglītības sistēmās zinātnes pētījumus, kas ir burtiski tā kā ar pirkstu acī, melns uz balta, vajag tā. Un tas ir paradoks par to, kad mēs sakam, ka mēs esam zinātniski orientēta sabiedrība. Bet mēs neņemam to vērā, un mēs paliekam vairāk uz statusu un uz stabilitāti orientēti, nekā uz attīstību un zinātni orientēti. Un man vienīgā lieta, ka tu teici par to, ka tur pārvaldē un cilvēkiem ir tas, ka viņus neinteresē spēcīgāki cilvēki. Man liekas, kāpēc tur ir tāds bišķi cits leņķis, kā tas, ko es redzu. Tad man te vakarā bija viena diezgan sarežģīta saruna, emocionāli sarežģīta saruna viena valsts institūcija, kur tiešām tā valsts institūcija bija ritīgi aizšā uz greizi. Un, tas, ko es mēģināju darīt, būtu labestīgs par tiem cilvēkiem, bet ļoti tieši un skarbs par to sistēmu, kas ir izveidojusies. Un sākumā cilvēki nesaprata, bet pēc tam tas ok. Tāpēc, ka tie cilvēki nav slikti, viņi ir labi, viņiem ir labi nodomi, taču ir jautājums par to, ka mēs samierinamies ar viduvējību, mēs samierinamies par to, tāda ir tā sistēma, un mēs tā kā nelaižam tos, kas varbūt negrib samierināties, jo par ko man ir pārsteigums labais.
Tu nesamierinies. Tu esi tāds moments, nekad nesamierinies. Un šis ir, es domāju, tev tā laiks drīz mirt ir, un man ir laiks drīz mirt, un tā tālāk. Paskatoties uz Trumpa un uz visiem, kad pēc 80 tikai dzīve sākās, jā, un Baidenim, tā mums vēl ir baigi daudz laika. Nu, es tā, mums ir klubti, jā. Es ironizēju, ja var valsts vadīt tādu ar 80 plus gadu, plus mīnus, tad piedod. Nē, es gribēju vienu lietu pateikt, piemēram, tādu piemēru, jā, Rīga, jā, Rīga. Ir vesela sporta skola sistēma. Tur 6 sporta skolas vēsturiski cīnās savā starpā. Tur jau gadiem ilgi ir, lai tā Rīga atrisinātu to kaut kādu attīstības modeli, tur vienkārši tur sēž cilvēki, kur gadiem ilgi sēž un viņi apmierināti tas, kas notiek. Es pa pusgada, kad kļuvu par ķiršu padomnieku, es pateicu tā, BS Rīga, tur vienkārši jāizdara 3-4 lietas un viss tas aizies pēc tam citā līmenī. Es saku, 14 gados bērni brauc prom, 15 gados labākie bērni, tāpēc, ka viņi neredz tur konkurences, līmenis zemes, treneri, viņi trenējas ar vājākiem, jā, un tad jāsavāc visi stiprākos, 2 komandas, tur 18, 16, no visām skolām Rīgas, un jāsāk viņus trenēt. Un pārējie, lai tur, kā saka, attīst to masveidību, bet tos labākos ir jātrenē atsevišķi. Un abi divi ir vajadzīgi. Ir vajadzīgi, jā, un viss, tos abi, un tas netika darīts, tagad tu izdarīji, un efekts ir milzīgs. Tas ir tikai kaut kādi mazi sīkumiņi, kaut kādā noteiktā sporta veidā, vai kaut kas, skaidrs, kaut kāda sporta veida darbojas, kaut kāda ne. Bet tā ir katrā lietā, ka vajag pieaicināt varbūt to cilvēku profesionāļus, lai palīdz kaut kādas brainstorming, kā mēs te varam to visu pamainīt. Ja? Lai tas rezultāts būtu, lai zinātu. Ja? Te ir tas rezultāts, ja? Ka katrā mūsu jomā viss notiek automātiski. Kāpēc lamā to valstu un kāpēc lamā visu to valdību un visu to? Tāpēc, ka tieši ir tas tehnoloģiskais baigais uzrāviens, mums nekas nenotiek. Ja? Mums principā nemainamies līdz pasaulē. Ja tagad nosacīti nāk cilvēki ar jaunām idejām, ar to mākslīgo intelektu piesaist, viss, ir tik milzīgas iespējas mums kaut ko izmainīt, bet pagaidām ir tikai klusums. Ja? Budžeta samazināšana, tas, bet neviens nesaka, klausieties, mums tur varbūt tur vajadzētu kaut kur iet. Tas kaut kādos noteiktos, teiksim, virzienos, ne jau tur, paša valsts, es tur negribu šobrīd. Kaut vai demogrāfijā, ir izanalizēt, kāpēc, ko, kas, kur un pacelt to jautājumu, kā virzīties. Bet visi tā kā lineāri, tur liek Exceļus tādas, saprot, nav tāda. Mēs te runājam par tādām lietām, tu jau pareizi pateici, jā, mēs varam runāt, bet vēl kādam, ka tas ir jāizdara. Jā, un tā ir tā problēma, ja, kad nav tie cilvēki. Mēs varam izrunāt, bet pēc tam aiziet cilvēks, kurš pēc tam bremzē tos idejas cilvēks. Kur ir tā lieta? Man šeit ir tas lielais tāds tā kā mudinājums pašiem sev saprast, ka mums vajag darītājus, jo ir ļoti daudz runātāju. Kā noteikti tos darītājus? Kā tu noteikti tos darītājus? Reka ir piemērs ar izdarītiem darbiem. Tagad tu liks tur televīzijā visu trenēt. Te ir padarītie darbi, un tur uzreiz pateiks, tas tur izdarīja to, un tas to. Es tev pilnīgi piekrītu. Visur var atrast utus un busas. Saulē, ja tu zināt, cik saulē ir milzīgi plankumi, tas ir vispār ārprāts. Bet pat ideja kā tāda, vienkārši ar to pašu Raimondu Elbekanu runājot, vai runājot ar tevi, ko tu esi sadarījis, vēl kaut kādas lietas, ka tie darītie darbi ir tā atskaites sistēma. Jo tagad mums ir, man miedarbība ar vienu valsts institūcijas cilvēku, kas vada šo organizāciju. Es tik lielu neprofesionalitāti neesmu redzējis, bet runā tas cilvēks perfekti. Tagad vienu lielo valsts institūcijas vadītāju iecēla. Un tas, ko es zinu, aizkursēs, ka tas cilvēks nezina savu tēmu, viņš nespēj. Bet cik viņš labi runā? Viņš labi runā. Un te ir tieši tas stāsts par to, ka runāšana ir viens, un mēs kaut kā mēģinām mērīt pēc darīšana ir otrs. Un darīšana ir kaut kas pilnīgi cits. Man bija piemērs, es aizbraucu uz vienu skolu ārpus Rīgas, kaut kādu savulaiku, un tas bija viens no maniem pirmajiem lieliem šokiem, ka es konceptuāli saprotu par radošumu vajadzību tajā brīdī, vēl kaut ko, un es runājos ar skolotājiem. Un direktori iesaka to skolotāju, jo viņi ar Izglītības ministriju sadarbojās. Parunājos ar skolotājiem, es domāju, ak, Dievs, cik labi, ka Latvijā ir tādi skolotāji. Un tad es aizēju pie viņas klases, tad skolotāji nav klasē, un es runāju ar tiem bērniem. Un tiem bērniem prasa, kā jums sadarbība ar šo skolotāju? Es esmu tāds optimisms pilns, ko viņi stāstīs, un bērni tādi, viņi negrib atbildēt. Un tad Lenītiem droši, es neko neteikšu, kurš ko kā sacīja,
mēs nevaram pie viņas pamācīties. Tā kā vienkārši viņa māca runāt, bet viņa nemāca pasniegt. Viņa nemāca iemācīt. Nemāca iemācīt. Un tad ir stāsts par to, ka tāds cilvēks aizceļās uz ministriju, diemžēl, tāpēc, ka viņa māca runāt, bet viņa jau nesaprot, kā to ieviešanas procesu pārcelt. Un tieši tā ieviešana. Mēs varam taisīt napu plānus, vēl kaut kādus plānus. Un man arī tagad bija piemērs par vienu organizāciju, laikam tas bija Lijā stāsts, kurā arī viņi taisīja pārmaiņu vadību. Un pārmaiņu vadībā galvenais cilvēks, tas ir pārmaiņu vadītājs, virzītājs. Tad pārmaiņu vadība. Ir valsts, kur maksā 10 000, 100 000, 500 000 par to. Tur vienkārši vienai projekta meitenei bija lūgts, vai tu varētu apstīties, kā to darīt, un tu esi tā kā uzraudzīta tajā procesā. Nav izpratnes par ieviešanu, sarežģītību un tā tālāk. Tāpēc, ja tev ir bijis Valtera basketbola skola tos 15 gadus, tas ir rezultāts, tas ir darbs. Un līdz ar to sanāk, tiešām, kad cilvēkiem liekas uz papīra tas pats, kas dzīvē, tas ir 10%. Papīrs ir 10% no dzīves. Un, kad cilvēki mēģina iepirkumos taisīt, kur mēs iepirkumos aprakstīsim, kas jums jāuztaisa, es dažreiz rastu tos iepirkumus, domāju, ak, Dievs, šis cilvēks nesaprot dzīvi. Nu tā ir tā nianse. Nē, es gribēju pielikt klāt. Piemēram, kā tu vari izveidot kaut ko, ja tev nav tā ideja pašam? Pirmais ir ideja, ja? Un ja tev ir ideja, un otrs ir izpildījums. Ja? Piemēram, daži piemērs par to Valtera basketbola skolu, tur arī sāk runāt, sāk kaut ko atcerēties. Iedomājies, man es savācu kaut kādas 12 čeļus, vienkārši savācu 12. No tiem 4 Latvijas izlases spēlētāji. Tas ir tā, pēc tam, 7 gados, atnāk kaut kādi čeļi. Tas ir rādītājs. 12 savācu no dārziņa kaut kādu grāvu garo, kas tur uzpūš vējš, viņš varēja nokrist. Tādā ziņā, vienkārši čaļi. Un kas bija interesanti? Interesanti tas, kad vēl bija PSRS, mums bija tāda zinātniska grupa. Un ko viņi interesanti? Viņi skatījās, viņiem bija metodas, kas noteica šīs, tā manu to audzēkņa talants. Jau tādi jau noteica, bija diezgan labas metodas, tur gan psihologu metodas bija, gan arī varēja pēc naga šitiem te pateikt, tur, cik izaugs augums, tur bija visādas metodas bija, ja? Un pateica, ka biedriņam būs tur augums 20, bija kaut kādas tādas lietas, es detaļas nezinu. Un tad bija psiholoģiskie testi, un man bija pa katru bērnu talantīgi, vismaz kaut kāda bilde, nevis tā, ko es redzu, bet to, ko iedod no malas. Mums šodien ļoti daudz pietrūk šīs informācijas no malas, ja tev ir, tā ir viena lieta, tāpēc es vienmēr, man vajag pateikt, varbūt tu redzējies, mums tagad bija arī de facto, vai kur, es neatceros, kaut kādā bija, kad mums dod pētniecībai naudu ministrijām, un viņi vienkārši nevar iztērēt, viņi nezin, kur tērēt. Saprot, mums ir tā, kad vajag vispirms ideja, tad pētniecība un tad realizācija. Ja? Ko darīt? Ja? Jo, saprot, nevar jau tu uz acis daudz ko pateikt. Piemēram, par to pašu populācijas pētījumu, ja tur iedod tos datus, tu vienkārši visu nosvīst. Ja? Un no tāda, kāda veselība un attīstība mūsu bērniem. Ja? Un tad izējot no tā, viņi nobaidīt visus tos. Tu iedomājies, tagad aizsardzības ministrija grib iesaukt meitenes. Kāpēc? Tāpēc, ka tie džekļi vienkārši neatbilst tiem parametriem, kādiem jābūt armijā. Kāpēc sportists grib iesaukt? Viņš ir tie vienīgie veselie cilvēki. Tad tu iedomājies, kādreiz padomu laikā tak sauc visus, tur ret, kurš vispār armijā netika. Tas bija, tur redze bija tā kā man, piemēram, daudziem, kaut kādas lietas. Bet visu tu var iziet. Šobrīd tā veselības un attīstības bērnu jauniešu jautājums, es uzskatu, ka tas ir valstisks lieta, jo mēs visi katru dienu redzam, ka līkni, ja, paliek mazāk bērni, bet viņi veselāk nepaliek. Tad tur vispār nekas nepaliek. Tas ir mūsu, kā saka, izdzīvošanas jautājums. Uzmanība nekāda. Nav valstiska uzmanība. Es brīnos par šito. Kāpēc? Tu vari man atbildēt. Kāpēc? Es pateikšu ļoti nepopulāru atbildi. Pasaki. Varbūt bišķiņ piņķirīga atbildi. Tas ir intelektuālās kapacitātes trūkums. Kam? Politiskai elitei? Pateikšu piemēram, ko es ar to domāju. Tad ir tendence dažkārt, ka pirms valsts sistēmā, valsts struktūrās jābūt cilvēkiem, kas māk atbilst valsts kontrolas un auditu pētījumiem, pārbaudēm. Arī vakar man bija saruna par to, ka mēs gribam, lai tur auditā viss ir korekti. Un es saku, jā, auditā visam jābūt korekti. Bet ko nozīmē cilvēks, kas ir gatavojās auditam, tas ir tas pats, kas cilvēks gatavojās skolā eksāmenam. Ja es nokārtoju skolā eksāmenu, tas negarantē, tu pats zini, negarantē pilnīgi neko, ka viņš būs izcils vienalga kādā dzīves jomā. Man bija pirms gadiem 16 tikšanās viena Latvijas puika, kuram bija 180 IQ.
totāla depresija, bez darba, nezinu, ko dzīvē darīt. Tad viņš bija ideāli sagatavots produkts no skolas, jā, viņam bija IQ izcils. Bet viņam nebija virziens. Viņam nebija ne virziens, ne dzīves prasmes. Kas to tēma pa virzienu? Teiksim, bērns, vienkārši, jā, kas ir mana tēma, vajag patīk, ka tu man uzreiz uzvedi. Mana tēma ir tā, kā personu attīstīt. Piemēram, es kā treneris, jā, mums vakar arī bija saruna ar Skrinu, kas tagad Stanfordas universitātē iestājies. Mēs Stanfordas universitātē ar basketbolu, tu tiec ar programmām, tas tomēr top 5. Man vienkārši interesē, ko viņi māca, kā viņi māca. Un saprot, man ir baigi interesē, piemēram, kā es darbojos tā, nevis kāds bija rezultāts uz tablo, tas arī bija svarīgs pašam man, bet kā to spēlētāju tā uztrenēt, lai viņam tas efekts būtu ne tikai uz šodien, bet vispār, lai viņu uztrenētu uz nākotni, ja? Un te ir tas jautājums, ko tu teici, ka tas džeks 18 gados ir kačāts, ja? Nosacīt kaut kur, viņš neredzēja, priekš kam es to darīšu. Te jau tagad bērnam jāpasaka, klausies, ko tu gribi 20, kad tu pabeigsi, kur tu ies tālāk. A un B kaut kādi varianti, ja? Tad tu mācies, kāpēc tu mācies? Tāpēc, lai vecākiem parādīt labu liecību, vai kaut kur, vai iestāties kaut kur, bet jautājums, kas tu gribi kļūt? Un no tā ir jāvirz viss tā izglītības sistēma, kas tu gribi kļūt, un tad attiecīgi tev jāiedod tāda programma, nevis 14 mācību stundu, 14 mācību priekšmetu, bet tev jāiet tā 5 tās, kuriem viņam ir tas talants, un viņš ies, un tas pārējais tur, teiksim, kaut kādā mazākā formātā mācīties. Mums visas vienā formātā, un viņam tad viņš ir baigi labās atzīmes, viņš visur ir muzika, tur, kā tu saki, labi sagat. Un viņš nezina, kas viņš būs. Jo viņš to enerģiju visi ir devis tam, lai viņam nepaliek pāri citam lietām. Saprat man domu? Jā, un tur ir 2 punkti. Pirmais, tad, kā cilvēks, kurš savu domāšanu virza uz to, ka man ir jānokārto eksāmenis, tas ir cits cilvēks, kurš domā, kā es kaut ko radīšu. Par saprast domāšanas atšķirības. Es kaut ko radu, un es nezinu, ko es izradīšu. Ja arī es izdarīšu tā, lai es atbilstu tam eksāmenam. Tad, piemēram, ja man ir saruna šobrīd ar valsts pārvaldes cilvēkiem, kuri grib atbilst tam kontrolas rezultātam vai auditam no valsts kontrolas. No tālāk kontrolē ir jābūt, bet ja kontrole nesaprot, kas ir dzīve, tad, principā, mums ir milzīgs pārāvums starp dzīvi un starp mums. Tas ir viens punkts. Tad respektīvi sanāk, tas ir domāšanas jautājums. Valsts administrācijas skolā pēc būtības, tas, ko es saprotu, būtu jāskatās, kā viņi varētu iedot izpratni valsts ierēdniecībai, kur ir ļoti svarīga funkcija. Valsts ierēdniecība ļoti svarīga valstī, lai viņi saprot, ka tur ir tas radošuma elements, un tas nav tikai visu uz to eksāmena rezultātu. Bet tavs jautājums par to, kurā virzienā bērniem iet. Es pirms 8 gadiem ķeros pie šī atrodas vairāšanās, tāda kursa taisīšanas, man ir 7000 cilvēki izgājuši cauri. Mēs esam paniski bēdīgā situācijā ar to, ka mums ir Latvijā 86% cilvēki nedara darbu, kas ir viņu darbs. Globāli tas cipars arī ļoti augsts, bet tas ir globāli izglītības sistēmas rezultāts, un tur es tev pilnīgi piekrītu. Tad bērnam, kurš nezina, ko viņš mācās, ko viņš gribēs darīt. Bet viņš jau nezina, kas viņš būtu. Kā, un noteikti viņa talants. Es pateikšu, pēc tam tu man atgādini, kādu vajadzētu sistēmu ieviest, bet paņemsim Einsteinu un Vāgneru, piemēram. No Einsteins nevarēja sacerējumu uzrakstīt. Viņš nevarēja parunāt un un iedomājies mūsu skolās, viņš te būtu nolikts līdz ar zemi, ja? Piemēram, bet viņam tas tā koncentrēšanās uz to vienu lietu ir vienkārši unikāla. Saprot, un pat NBA basketbolists, viņam ir svarīgi, ka tu labi rebounds ņem, bet tev nav jāmet punkti. Tu vari labi blokt. Viņa vajadzīgs kaut kāds izcilība vajag cilvēku. Dennis Rodmans vai Draymond Greens. Pieņemsim. Tādi visur ir kaut kādi vajadzīgi. Tu nevari iemest 40, nevar visi 40 punktus iemest vidēji. Un tad arī komanda nefunkcionē. Jā, bet tur ir, mums nemeklē izcilības kaut kādās, es pasaku, ja mēs patestētu tos bērnus, tos saucamos, paņemt kaut kādu eksperimentu, patestēt tos viņu talantus, un te ir tas mākslīgā intelekta priekšrocība un programma izstrādāt tā, ka tu vari noteikt tā bērna talants. Es 90% pilnīgi zinu, kad ja tu, piemēram, ar to bērnu strādās un, kā saka, gan zinātniski sāks viņu pētīt, un viņš tev iedos un vispārējā, tu atklās, kas viņš ir. Un tad ir nākošais, tu piedāvā, tev ir 3 virzieni, piemēram, talanti, tur, un izvēlies no tiem 3. Un sākt jau kaut kādā vecumā viņam jau, kā saka, virzīt uz to, kur viņam ir. Tāds eksperiments nevaram taisīt. Kāpēc? Nē. Saprot, tas ir katra bērna
nevar viņu piedzimt visi basketbolisti. Viens ir piedzimis tur, es runāju. Viens hokejists ir vajadzīgs Latvijai. Jā, pieņemsim, tāpēc katram ir savs. Un ģenētika sportā to pasaka. Ja? Ģenētika, es nezinu, ģenētika, kādreiz kas bija ģenētika? Atnāca treneris zālē, iedeva tests un pateikt, tam ir tāda ģenētika, tam ir tāda tālāk. Dienvidslāva, tad Dienvidslāva vēl bija. Viņiem bija tāda metode basketbolā. Nekad nevarēja ņemt maz tā kā tev. Nevarēja basketbolā paņemt, tāpēc, ka tev. Bet skatījās nevis pēc tevs, bet pēc taviem vecākiem. Ja tēvam nav 1,90 m, mammai 1,70 m, vispār netuvojies nemaz tur basketbola laukumam. Tāda bija Dienvidslāvas sistēma, jo viņi bija izreikinājuši, ka plus 5 cm jābūt gan meitai, gan puikam, izējot no tā, tad 1,95 vai 1,75 m. Ja? Jābūt meitai vai 1,95 m. Ja? Izējot no tāda formula bija. Ja? Tā kā tāda bija. Tagad to visu var noteikt. Ģenētiķi ir aizgājuši sportā, tāda riteņbraukšana ir pārņēmusi vispār to saucamo gēnu, izturības gēnu. Ja? Jā, tu viņam iedod maratonu noskatu, viņš noskata, bet tu zini, varbūt viņš noskata, varbūt ne. Bet gēns parāda, ka viņam ir jau tas gēns. Bet, ja tev ir tas gēns, tad tev viņš jātrenē pareizi. Nevis tā. Zini kā, mums ir šodien sporta skolā kā ieraug talantīgi bērni un uz viņu brauc. Vai tenisā, un kur un visi tie treneri un vecāki tur ir iekarsuši un to bērnu sačakarē. Un tad sākās tautēm mentālās veselības problēmas. Ja. No talantīga bērna uztais slimnieku vēlāk, jo viņš vienkārši tā kā viņš ir pazaudējis orientāciju, vispār, ko viņš dara, kas viņš ir nogurs, viņam tas, viņam šit. Dai Bog dabūt traumu, un trauma ir, kā teica, viss ir galvās, un viņš pazaudē visu materiālu. Bet, ja viņi gudri gatavot, tev ir, pasaka, 20 gados tev ir jāiziet uz pīķi, pagaidām, tev ir tie fiziskie testi tā specializācija tā, galvenais ir pāriet tai pubertātei pāri, jo lielākais risks sportā bērniem ir pubertāte. Bet ceļš meitenēm, ja, jo to sāc ātri. Un arī, man liekas, pētījumi rāda, ka meitenes no 12 gadiem, līdz 12 trenējas, pēc 12 vispār strauji kritums. Tas ir tieši saistīts ar pubertāti, saistīts ar, ka nav īsti sporta veidi, kur viņam sev parādīt. Čaļiem bišķi ilgāk, un tad, ja tu tur lietas tur baigās slodas virsū, te bērni sabrūk. Ja? Un ļoti, esam talantīgi vispār nācija. Bet mēs šīs lietas vispār nē. Mums viss notiek automātiski, jo kādreiz padomu laikā bija 350 miljoni, tad bija sistēma, tur varēja 5 izlases izlekt PSRS. Bet 4 līdz tam nomira, ja, nosacīt, tika iznīcināts un izdzīvoja stiprāk. Tas ir visur, tā kā Amerikā, visur, piemēram, vairāk. Kuriem sanāk trāpīt savu ģenētiku tieši šitā sistēmā? Tāpēc, ka viņiem vienkārši lielāka atlase. Mēs tā nevaram darīt. Mums tomēr ir jāiet pa citu ceļu, mums ir jāpēt bērns, ir jādod programmu, un šeit, tāpēc varbūt mēs arī šeit runājam par to, kad es gribētu, es gribētu vismaz savā dzīvē paspēt tādu lietu, ka mēs varētu izveidot tādu programmu, kurā bērns atnāk, viņš tiek nodiagnosticēts un viņam pateikt, kādas lietas viņam ir vajadzīgas dzīvē, kādas nav, un vedīt par to programmu. Skaidrs, ka tas ir milzīgs darbs, lai tas vecāks un visus tos bērns, bet es domāju, tā ir nākotne. Tā es redzu. Es tev iedodu tēmu. Tas ir fundamentāls jautājums, ar ko tiešām 6 gadus es ar to strādāju. Un es esmu aicināts uz skolām darboties, mēs esam taisījuši jauniešu mācības. Un šis ir tas konkrētais piemērs, kur, ja tu nezini, kāpēc ko dari, tad tev vienkārši nav enerģija. Tev vienkārši nav enerģija. Un tā enerģija, kas ir paradoxāla, piemēram, cik gados tu sāk basketbolu spēlēt, ka tu jūti, ka tā ir tava lieta? Cik gados? Es spēlēju līdz kaut kādiem 10, 11. Es nezināju, kurā sporta veidā es būšu. Okay. Un kad tu sāki futbolu? Nē, es biju labāks futbolists kā basketbolists. Tu starp citu, jā, mēs ar tevi spēlējām toreiz Brocēnos. Es biju šokā, cik tev labas piespēles bija. Nē, jo es domāju, ka es esmu labs futbola piespēlētājs. 10 gados, kad es aizgāju, 10 gados, kad es spēlēju futbolu un tad tāds treneris teica, viņš saka, ko viņš ir, man ir vecāki, ko viņš ir iedomājies, kāds viņam basketbols, man tas sen tāds džeks nav bijis. Okay. A tu biji aizsargs vai? Nē, es biju uzbrucējs. Es biju pie 2 gadu vecākiem treneriem, tāpat bija labākais tur tādā ziņā. Nē, tas futbols, futbolu jāspēlē visiem. Kādreiz futbolu spēlēja visi bērni. Jo tāpēc, ka tas bija visvienkāršākais, kas mācīja stāvēja vārtos aizsardzībā, tie, kas mācīja spēlēt uzbrukumā. Un tad man baigi interesē
Es te satieku arī savus tos laikbiedrus, kur ir kopējais treneris, un tad viņi man stāstīja, kāds man pirmais treniņš VFA bija pie Zeltiņa. Ja? Zeltiņš bija treneris, Jānis Zeltiņš, pēc tam viņš bija man jaunatnes treneris. Es atnācu uz pirmo treniņu, ja, un VF stadionā, nebija basketbola nekas, un tad tāds Edgars Dzens bija, viņš man atstāstīja, es gan neko neatceros. Viņš saka tā, nu, tu tur paskaties, tur divi jauni čaļi ir atnāc pasties, ko viņi tur prot vai ko, zin kā. Nu, tad šis teica, nu, šitas ir jāņem. Nu, uz maniem, viņš saka, futbola spēle izcili. Nē, nu redz, par to iet runa, kad nu labi, es veidojos dabiski, tāpēc, ka man bija divi varianti, jā, nu, es ņemot sev. Nu, man vienkārši bija tā, kā tu saki, man nevajadzēja mani diagnosticēt, vienkārši man tādas iespējas bija un es tur aizgāju. Ja? Dabiski ar daudziem šitiem te, nu, pārbaudas laikiem un visādiem šķēršļiem, bet es to izgāju. Ja? Bet īstenībā, ja tu tādu talantu kā mani redzi, ja? Nu, es varēju vēl labāks būt. Vēl labāks būt. Saprot, nu, vienkārši tas tāds laimes stāsts. Bet īstenībā, ja mēs ķeramies klāt pie tādiem vidējām, ko Valtera basketbola skola izdarīja? Mēs no daudziem spēlētājiem uztaisījām labāk nekā viņi ir. Kur ir tā lieta. Iespējams, ka viņi kaut kur būtu spēlējuši, bet varbūt to līmeni viņi nebūtu sasnieguši. Jo baigi svarīgi tiem bērniem ir iedot to pareizo virzienu, treniņus, ticību, psiholoģiju un tā tālāk. Skaidrs, ka viņš izaug, tad viņam ir savu putnu galvā atkal, tu atdod viņu visi, ja, nu tur. Un tad jau viņš tur viņam, tā kā mums vismaz tiem čaļiem viena daļa parādījās naudu, un tad viņi nezināja, kā padomu cilvēkam ar to lielo naudu tik galā. Tad tur meitenes un tas, un tad visu to lietu, zin, tā nošķūrēja nos, bet, nu, es jau vienmēr ar to biju cīnījies, bet, nu, kas ir jaunietis, kam galvā ir šitas te, grūti jau viņi cīnīties, bet, nu, tādā veidā. Nu, labi, tas tā, bet runājot par to, es gribēju tomēr, nu, tu jau vari te cīnies ar šo lietu, es nezinu, ko mēs varam lietas labā darīt, lai varētu izkustināt es te teikšu, no diezgan tāda smaga punkta. Vispār izglītība, mācības spēja, šī fiziskā attīstība un beigās tā ir veselības budžeta problēma beigās. Galīgi veselības. Tas ir visu iespējamo. Tas beigās. Neviens visi saprot, ka neizdzīvos pēc tam, tad, kad būs jāmaksā par to bērnu. Ja? Viņi jau tagad kaut ko dala uz 3 gadiem, bet pēc 15 gadiem tie bērni būs atkal veselības budžeta rindās stāvēt. Nu, es nezinu ekosistēmiskāku, visaptvarošākas ietekmes procesu, kā nevesels cilvēks. Jo viņš nevar pamācīties, viņš nevar attīstīties, viņš būs tas, kas ņems slimības labs, viņš būs tas, kurš tēlos darbā, ka viņš strādā, bet nestrādās darbā. Viņš lauzīs instrumentus, nevis kaut ko gribēs darīt. Ja tev blakus būs darītājs, viņš negribēs ļaut tev to darīt. Nu, tur ir fantastiski vēl tagad ir jautājums par Krievijas faktoru, ja, par to, vai nācija ir vesela vai slima un tā tālāk. Un mācības spējas kontekstā, ko mēs ar tevi esam runājuši par to, kas ir interesanti, kā mums tur sapusēja par to, ka mēs laikam sākam ar tevi sarunu par to, ka tu orientējies, es tā kā domāju par tiem izcilniekiem, ja? Un man šajā gadījumā ir tas jautājums par to, ka mums vajag izdarīt un nomainīt šos rezultātus, kas jaunietis iznāk no skolas, lai viņš saglabā mīlestības kustību, kas ir dabiskā cilvēka normālā reakcija uz dzīvi. Man ir ķermenis, kas grib kustēties. 3-gadīgs bērns, 4-gadīgs bērns, 5-gadīgs bērns, 6-gadīgs bērns. Statistika ir briesmīga. Tie mazie bērni vēl grib kustēties. Statistika ir briesmīga. 81% meiteņi negrib kustēties pēc skolas, un puišiem ir 50-70%. Tas atkal ir jautājums no skolas un tā tālāk. Protams, tur ir aspekti par sporta un veselības skolotājiem, vai paveicās un nepaveicās un tā tālāk. Bet šis tikai viens no lielākajiem trakiem. Bet tas ir tieši tas ir jautājums, kā to visu izdarīt. Ja? Tas ir baigi. Rīgā tā ir infrastruktūras trūkums, laukos tas ir motivācijas trūkums. Ja? Es, nu, zinu kā, padomāju... Es tev iestrādāšos. Man liekas, ka te ir stāsts par to, ka... un es nezinu, kā psiholoģiski to nodalīt, bet man liekas, ka tad, ja tu esi no tiem, kas ir ambiciozs, tad tavai ambīcijai nav rāmju un robežu. Pareizi, tad tu brīvi runā par to, ka tu varētu spēlēt NBA. Tas kā daudziem cilvēkiem, kas tas par... Jā, bet tev ir sajūta, ka tu varētu spēlēt. Ļoti daudziem cilvēkiem tās ambīcijas ir salīdzinoši mazākas. Un tas, ko es redzu, labā ziņa, ir direktori, kuriem ir dzīve gan sirds, viņš deg par to bērnu, un viņam ir ambīcija. Un šis ir tas dīvainais salikums, kurā tu sajiet kopā un saprot, šī ir zinātne, šis dara, tas strādā tajā skolā, un viņi to grib izdarīt.
Un tas ir tās divas lietas. Viņam ir dzīves sirds, un viņam ir ambīcija. Tāpēc es ik pa laikam saku Letiņiem, lūdzu, neraukat savas ambīcijas nost. Ambīcijas ir laba lieta, jo kaut kādā brīdī es sāku dzirdēt, cilvēkiem nepatīk līderības kursi, cilvēkiem nepatīk attīstību kursi, vēl kaut kas. Mums vajag ambīcijas. Kāpēc? Tu zini, viņam nepatīk? Tāpēc, ka viņi tādi tipi. Tāpēc es saku, mums ir jānosaka, kas tie par cilvēkiem. Nu, nevar līderību uzvilkt tam, kas nav iedzimis tāds. Nu, tu nevar viņam uztrenēt. Nu, tas ir fakts. Vienīgā nianse ir tāda, ka par līderiem dažkārt šobrīd ieceļ cilvēks, kā mēs runājam, kur labi runā. Jā, nu, tas ir cits, bet es runāju, es ņemu vienu individu. Man ir tā programma viens individs, un kā tu viņu izveidot labāk var. Noteikti, kas viņš ir, un pateikt, ko tev darīt. Jā, caur basketbolu, šobrīd caur sportu dabūt izglītību Amerikā, tas ir viens no virzieniem, uz ko vispār būtu jāiet. Iedomājies, tu pabeidz, tu esi talants kaut kādā sporta veidā. Vai tas ir hokejs, basketbols vai vēl kaut kas, vai viatlētika vai tenis. Un tu trenējies un mācies. Un tu redz, ka tev tur jau gaida, teiksim, tev ir iespējas tur dabūt izglītību. Tur ne tikai tev atmaksā izglītību, tev vēl tur sāk maksāt par to, ka tu tur var spēlēt. Ja? Tad tu pa 4 gadiem tur dabū izglītību, dabū labu naudu, lai tu varētu vispār sākt dzīvi, kaut kādu dzīvokli nopirkt un sākt strādāt un tā tālāk. Tā kā tas ir viens no virzieniem, kā tiem, kam nav nauda. Ja? Te jau nevajag daudz, tādā ziņā, ka tu $500,000 nav jāmaksā tur prestižējās tur skolās, tu vienkārši iemācies labi spēlēt basketbolu, iemācies labi to. Kas mums notiek? Mums notiek bērni izdomā tagad U12 par čempioniem. Viņi visi savus resursus uzliek uz to U10, U12. U14 redz jau, ka tie rezultāti nav tik labi vairāk. Un U16, nē, es to naudu vairāk nemetīšu, priekš kam tur. Un tas bērns aiziet un tādā... Un tagad tu saki aiziet kaut kā. Bet, ja viņi pareizi gatavot, ka viņam tur tad pēc skolas viņam gaida tādu labu nākotni, Amerika. Kas ir Amerika? Amerikā tu aizbrauc, tur, es esmu pats redzējis, kā tur skolā, tur 4 stundas notiek tikai mācības. Pēc tam sports, ja, tādās normālās attīstītās tur prestižās high schoolos, par high schoolos runāt. Ja, tad bērns, viņš visu laiku ir kustībā. Tas ir tas, ko tu vienmēr saki, tur ir kustība visu laiku. Tur nevar bērns nogurt no tā, kad tas, kas mums ir. Mums ir tad ārprātīgākās līdz 4 mācības, un bērnam nav vispār kur. Tur ir laukumi priekšā pakaļā. Tie sporta laukumi, tur darbojas, cik tu gribi. Un tev tikai tur velk iekšā. Un ja tu nemāki sportā neko, tad tev ņirgājas par tevi visu. Tu nevari nesportot. Ja? Tā ir tāda sportiska nācija. Jā, tur ir cits problēmas, bet tas, kā tur notiek, tā ir mūsu tēma, tā fiziskā attīstība ar to saucamo mācīšanos salikt, tas ir piemērs. Tas ir tas piemērs, ka tas bērns nav nogurdināts. Viņam nav, varbūt tur ir cits problēmas tur, bet tu zini, tā liela valsts, tik daudz augstskolas, tik daudz mācību iestādes, katrā tur kaut kādu 1-2 lietas izsprāgt, tur galīgs bardaks. Tieši otrādāk. Manuprāt, tā ir baigais ceļš, vismaz jaunietiem. Cits starpā par mācību spēju runājot, tad viena no svarīgām lietām ir, lai pārējie saprastu kontekstu, ka, lai tu iemīlētu kustību, ir ļoti svarīgi, lai atrastu to lietu, ko tu gribi darīt. Tādā ziņā, ka nelikt meitenēm likt pāri āzim, nelikt no rīta skriet 5 km un tālāk viņš jau stāv. Ir. Mums ik pa laikam skolas rada, ka mums ir āzis, un es vēl zinu nesen, ka viena skola bija laimīga, ka viņi dabūja āzi un tā tālāk. Bet tas ir stāsts par izpratni par to, ka tu iemīlējies kustību, tad, ja tu darīsi to, kas tev ir tavā kustībā. Jā. Tāpēc, ka ja meitenei patīk dejot, un tu 12 tā arī nedod viņai to iespēju. Vai tu nedod iespēju varbūt skriet, vai nedod iespēju taisīt tādus un tādus lecienus, tādā ziņā, ka burtiski tur jau tas rodās, ka tur ir pretestība par to visu procesu. Tas ir viens, otrs ir, mums ir elpošanas tehnikas jādod. Tāpēc, ka elpošana ir fantastiski svarīga par nomierināšanos. Nomierināšanos, ko tu pats labi zini, sportistiem ir nenormāli svarīga lieta. Mēs kādreiz vakarā runājām par to, ka iedomājies bullīšu hokejā vai futbolā ir soda sitienu pasaules čempionāta finālā. Atceros Roberto Baggio, izcils futbolists. Vienkārši ņem un aiziet garām. Tas ir sports. Es par principu piekrītu. Viens dara, viens nedara. Bet es par principu, kā tādu mums ir jāmāk nomierināties. Un trešais ir refleksija. Mācību spējā ir refleksija ļoti svarīga, ka man ir jāsāk fiksēt savus ķermenis.
Jo arī sportistiem droši vien tu esi redzējis. Man kāpēc liekas, es nezinu, kā tev komentārs ir par to, ka Porziņģa tā pirmā trauma, kas bija Ņujorkā, viņa bija stresa trauma. Nu, viena no hipotēzēm Porziņģa tur mēs veselu podcastu varētu uztaisīt, kas viņam ir labs un kas viņam ir slikts un kāpēc viņam ir tā un kāpēc ir šitā un kāpēc Bostonā ir tagad tur, kur viņi ir. Ok, labi, tajā tēmā neejam iekšā. Nē. Bet aiziet šī kontekstā par vispār par to integrāciju, ka es domāju, man liekas, ka tas viens no lielākajiem stāstiem ir to, ka mēs nedrīkstam samierināties ar to, ja mēs redzam, ka notiek kaut kas nepareizs. Un, manuprāt, ja skolās mēs esam Latvijā, mēs esam Eiropā pirmajā vietā mobbingā, mēs nedrīkstam ar to samierināties. Un tas tā kā mēs saprotam, ka mums ir Krievija blakus, tas ir apdraudējums. Tāpēc arī mums ir mobbings, tas ir iekšējais apdraudējums. Aizvakar pēc mana komunikācijas semināra man pienāk klāt viena skolotāja ārpus Rīgas skolotāja un stāsta, manā skolā, kur es vienkārši zinu un redzu, ir viens puika, kurš ir samierinājies, viņu klases biedri paņem, aptina ar skoču, nobildē vienā bildē, priekš kaut ko tur aiznes uz toaletu, nobildē otrā bildē. Un tas notiek. Tā ir ļoti sarežģīta skola, kur ir tādas pastāvēšanas robežas, un mēs nākamajā programmā skatāmies, kā mēs tur iesim tajā skolā iekšā, lai tur mazinātu to mobbingu. Bet tas ir tāds pats apdraudējums. Mobbings ir iekšējā agresija, kas ļoti bieži nāk no vecākiem, kas ļoti bieži nāk no tā, ka es nezinu, kāpēc es šeit esmu. Un ļoti bieži rodas no tā, ka skolotāji paši praktizē mobbingu viens par otru. Mēdz būt tādas situācijas, ka skolotāji cīnās ar vecākiem, jo ir vecāki, un skolotāji nezina, kā ar tiem vecākiem tik galā, jo skolotājiem komunikācijas prasmes vajag atbalstīt un palīdzēt uzlabot, tāpēc, ka es mācos jau 15 gadus komunikācijas prasmes, skolotājiem vajag tās komunikācijas prasmes. Bērni pēc būtības tā kā tāds sūklis, kurš atspoguļo sabiedrības agresiju. Un mēs esam nobijušies, mēs nemākam komunicēt, daudz ir vīlušies, un viens no piemērs, ko es tev laikam stāstīju, vienā skolā, vienā klasītē, 5 alfa tēviņi, 3 bērniem vecāki šķirās. Visi tie 3 bērni, kuriem vecāki šķirās, viņiem tur nāk viss pa visām malām ārā. Un tas ir tas mazais bērniņš ar to sirsniņu, kurai sāp, un tā sāpe nāk loģiski, viņa nāk kliedzinos. Kaut kur viņam vajag likt ārā. Jā, un jautājums, kā mēs varam gudri to novadīt, lai viņi nepāriet mobbingā. 2 mēneši pēc mūsu programmas tajā klasītē, tur skolotāji teica, es varbūt palikšu šajā skolā strādāt. Jo viņai bija veselīgas problēmas, un tiešām apskolotājs, kurš vienkārši izdega. Viņa teica, 20 gadus nekas tāds nav bijis. Viņš momentāli izdega, un tagad pēc gada var uzelpot. Tad ir tas par to, ka mēs nedrīkstam ar to samierināties. Mēs nedrīkstam pateikt, jā, ir dažas problēmas, bet tā kopumā jau kas un ko un kā. Mums ir arī kameras uzstādītas, bet jūs zināt, ka jums kamera nav tur tajā vietā zem koridora, zem kāpnēm, kur neredz. Un tur tas viss process notiekās. Bet ko mēs tur varam izdarīt? Nesamierināties, būt cilvēcīgiem. Tas tā kā 18. novembrī stāv cilvēki un es esmu par Latviju un tā tālāk. Pak. Kā tu pret cilvēkiem izturies? Vai tu esi parūpējies par šo vājāko, par šo izstumto un tā tālāk? Vēl viena lieta, ko mēs varētu parunāties, sabiedrībā ir tā, ka cilvēki, manas paudzes, varbūt tavas paudzes, ja, visus kritizē, bet paši neko nedara. Un tā ir tā problēma, kāpēc vispār mums ir jādarbojas. Darītāji. Nē, saprot, visvieglākais, kas tas ir? Viņi uzraksta un pēc tam pazūd krūmos. Viņi sāsina situāciju un pazūd krūmos. Un ja viņam paprasa, ej un dari, man tur neviens negaida. Kas tas ir? Saprot, cilvēki kultivē sociālos tīklos, tagad ir viegli. Kādreiz viņi varbūt par sētās runāja vai kur. Viņi kultivē to visi slikti, bet tajā pašā brādā viņi paši neko nedara, lai būtu labi. Tad kā to var vispār mainīt? Iedomājieties, ka interesanti lieta par ķermeni. Tad ķermenis ir viens no tiem atbalsta instrumentiem, lai ko dzīvē realizētu. Tad, piemēram, ja tev ir vesels ķermenis, tu vari iet, tagad vienalga, kaut kādā uzņēmumā, būvēt kaut kādu uzņēmumu, kaut kādu organizāciju, projektu taisīt, tāpēc, ka tur būs daudz stresa, preizi. Ieviešanā ir mega daudz ar cilvēkiem, mega daudz stresa. Ja tev ir vājš ķermenis, tu neko neizdarīsi. Latvijā mums ir kopumā sabiedrībā vāji ķermeņi. Tāpēc? Viens no iemesliem. Tad tie, kas raksta par tevīm sociālos tīklos, saka, aizej uz sporta zāli apsties, notestēs sev, tad parunāsim. Klausies, iedomājies, man ir 2 vides, man ir 3 vides, kuras ļoti bieži uzturos. Es uzturos, kas ir labākās vides sporta zāles. Es eju uz MyFitness, piemēram, tagad. Jā, mēs ejam laikam uz vienu tā pašu zāli, un tas, ko es redzu, tur negaužās cilvēki. Tur nav laika viņiem. Vienkārši tie ir veselīgi cilvēki.
Kafejnīcas, kurās cilvēki principā atpūšās, un tad ir viesnīcas. Tās ir 3 vietas, kur cilvēki ir tas labi. Un tad, mums ir dziesmu svētki, vai ne? Un tad ir vēl tas, kad vakarā ir volejbolā. Es skatos, kā visi volejbolā skatos, seko hokejam līdz arī volejbolā, piemēram. Tur ir omulīgi cilvēki. Tur ir tas Latvijas spēks, tur ir jebkuras sabiedrības spēks. Tie ir kustīgi, dzīvi cilvēki, kas grib risināt, kas grib darīt, kas rūpējas par savu ķermeni. Nu, tā padomā. Nu, mēs esam pienākuši pie galvenā atzinuma. Tas ir doma par savu ķermeni. Sāc. Bet tas ir visos vecumos, bet vecākiem jādomā par bērnu ķermeni. Ja viņi to nedomā, tad tiem bērniem būs tas pats. Tas ir jautājums, kā to var izdarīt? Kas zīmīgi, tas, ko mēs redzam no mācības spējas tagad 1. gada, bērniem parādās pozitīva atkarība no kustības. Tad viņi nebija vēlme kustēties un parādās apmēram 1 mēneša līdz 2 mēnešu laikā. Tas izdarāms šitā. Tikai pie nosacījuma, ka mēs gudri pieejam un mēs skatāmies, kas tam bērnam vajadzīgs. Ka skolotājs ir nevis tāds instruktors, tu darīsi man šādi, bet skolotājs ir vecāks, kurš paskatās un patausta pasīvot to bērnu. Un tāpēc tā metodoloģija tā kā sistēmiski jātaisa un tā tālāk. Bet, klausies, man te vajag paprasīt 2 jautājumus vēl, ja? Labi? Pirmais jautājums ir tas, kad tu esi kaut ko dzīvē piedzīvojis, sarežģītu, un es izķeprojies ārā no tā visa. Vai tu esi piefiksējis, cik tev ir bijis svarīgs mācīšanās process? Jo ir baigi svarīgi par to, ka cilvēkiem jāatcerās, ka jāmācās jau visu mūžu. Un tu mani ļoti pozitīvi pārsteidz ar to, ka tu esi tāds tiešām ziņkārības nemieris, kas mācās un mācās un mācās. Kur tev ieslēdzās tā vēlme vienkārši mācīties? Jo skaidrs mēs varam pateikt, ka gēni vēl kaut kas ir, man liekas, es nezinu, vai tas ir visiem. Man ir tā, kad ir kaut kāds signāls no augšas. Piemēram, šitā lieta man apnīk. Es apnīk, es redzu, ka tukšs numurs. Liek laika kavēšana. Un tad kaut kas ieslēdzās, es kaut ko izlasu, un man tas aizrauj. Un es uzreiz pārslēdzos un to daru. Un tad, kad tu sāc darīt, tur paliek vien interesantāk. Un tad tu aizvien, tu jau kaut ko jau apjauj. Un darot, tu mācies. Tu mācies. Saprot, bet visu laiku ir jābūt kaut kādai savai tēmai. Tu nevari, es par 10 tēmām kaut ko, kā teikt, darīt, bet ir tādas, kas tev patīk. Un kad tu kaut ko jaunu uzzini, tu esi ieguvējis. Tā ir jauna enerģija. Jo tu vienu cilvēku nesaproti, klausoties vienu to pašu un visu to slikto, tu tikai zaudē enerģiju. Bet tiklīdz tu kaut ko iemācies, tev ir jauna enerģija, tad tu uzreiz vari. Tur ir tas, viss saka, kāpēc vecāki cilvēki jūtās veci un domā ne tā, tāpēc, ka viņi nedomā uz priekšu. Viņi jau sevi ir nomierinājuši, ka viss te ir beidzies. Klopēt sievisti, un tieši otrādāk. Tieši tāda, jo vecāks tu esi, piemēram, ja tev mazāk laika ir, man ir vairāk laika, mazāk tev jāstrādā, jo tu vairāk var attīstīt sevi. Viņi domā, kāda jēga, bet tieši tas ir tas azarts, ko es visiem novēlētu, lai cilvēki nepazaudētu to dzīves azartu. Vienalga, tagad ir tik interesanta pasaule. Tas mākslīgais intelekts ir tā iegājis tajā mūsu dzīvē, ka tu praktiski var darīt visu, ko tu gribi. Tās lietas, ko kādreiz maksāja 500 eiro, 1000 pakalpojumu, tu vari dabūt 1 minūtē pavēlti. To vajag izmantot. Ļoti labs piemērs par to aizrautību, par to, ka atrast kas ir tā tava lietiņa, sajust to stēli. Es vienu lietu gribu pabrīdināt, pirms tavu pēdējā jautājumu, ko gribu tev paprasīt, gribu pabrīdināt visus, ka mākslīgais intelekts iespējams vēl vairāk atmiekšķēs daudziem cilvēkiem smadzenes. Es nedomāju. Pateikšu piemēru, kāpēc. Kāpēc es esmu diezgan drošs par to, ja mēs kaut kā nerīkosimies. Tad apstāties, ir ļoti populāra tēma, kas ilgst jau, man liekas, kaut kādus pēdējos 100 gadus rietumu civilizācijā, jo sevišķi par to, ka jo vairāk informācijas, jo labāk ir sabiedrība. Kaut kāda loģika tajā visā ir. Taču, kad ieviešat kaut kāds jauns, unikāls pagrieziens cilvēku dzīvē, tad, piemēram, Gutenberga printmašīna, kad drukas mašīna parādījās, likās, beidzot viss aizies, Bībeles izplatīja un vēl kaut kas, bet tur parādījās arī bija tāda ļoti leģendāra grāmata, es neatceros 15. gadsimta beigās vai 16. gadsimta sākumā, kuras saucās Raganu āmurs, kas aprakstīja viena neizdevušās mācītāja idejas par to, kā iznīcināt raganas. Tas bija vaiprāts, kas notiek. Viņš bija Šveices, ja nemaldos, rietumos dzīvojošs cilvēks, un visa Eiropas vidiena bija drausmīgās raganu medībās. Tas bija abnormāli, un tā bija ļoti populāra literatūra. Tad, restīvi, printmašīna kā tāda laba, ja? Pēc tam pieņemsim kodola enerģiju. Kas bija sākumā jāizdara?
Jāuzspridzina. Viena bumba jāuzmet. Divas bumbas bija jāuzmet. Divas, es tā, sākta viena. Jā, tādā ziņā atkal, ka mēs kaut ko izdomājam, tas, ja mēs nesaprotam, un mēs nesaprotam, kāda ir problēma, tad mēs tikai pēc tam ieraugam, un tad iedomājamies, ka mākslīgais intelekts pēc būtības šobrīd ir apmēram 5000 atombumbas. Tāpēc, ka mākslīgā intelekta kaut kāda 1, 2, 3 lietas, viņš var izdarīt visu kaut ko. Spānijā bija tagad elektrības trūkums kaut kāds, nu sazinu no kurienes, kas tur, tur tādi ir relēji, vēl kaut kas. Nē, nu būs kaut kādi, kāpēc tu gribi to visu? Aiziem uz internetu. Tad, mums ir 15, 20 gadus sociālajie tīkli. Sociālajie tīkli ir samazinājuši pētījumu, samazinājuši empātiju, kas ir fundamentālākā lieta. Paaugstinājuši vientulību, paaugstinājuši jau sevišķi meitenēm depresijas sajūtas un tā tālāk projām. Kāpēc? Tāpēc mums tur stundu vajadzētu runāt. Bet īsā atbilde ir tāda, ka man samazinās iespēja iedzināties, jo kaut kādā brīdī, kā es kaut ko lasu, man ir nepatīkami, man ir jāsņemās, es skipoju un es lecu tālāk. Man nav spēja, iedomājieties, tev treniņu nometni basketbolā. Tev nav spēja izdomāt. Nav spēja izturēt, ne tikai paiet bišķiņu vēl dziļāk un noturēt uzmanību uz to, kas man ir tiešām jādara. Bet tas ir jātrenē. Precīzi. Šobrīd mums ir pretējais process. Mēs trenējamies neiedziļināties. Mēs trenējamies par kāpēc? Jo sarežģītāka situācija, jo vairāk vajag iedziļināties. Piekrīt, bet tas nozīmē, ka izglītības sistēma būtu jābūvē uz to pusi. Mācības spējas stāsta par to, ka mēs mēģinām atjaunot to balansu. Un kas ir tagad ar mākslīgo intelektu? Mākslīgais intelekts vēl vairāk ļaus nedomāt. Jā, bet viņam ir tik daudz plusa. Piekrītu. Daudz plusa. Tas, ko es gribu pateikt, ka tādā galējā izpausmē viņš vēl vairāk dažiem cilvēkiem ļaus nedomāt. Precīzi. Vājākie nomirst. Tad, ja mēs sistēmiski nerisinām to tādā veidā, ka, piemēram, tad internets jau tagad, kā mēs redzam, ir radījis, drīz būs triljonāri. Ja? Ir miljardieri, būs triljonāri. Mākslīgais intelekts vēl vairāk to uzspridzinās. Tie, kas ir vēl bagātāki, paliek vēl bagātāki un arī intelektuāli. Tas nozīmē, ka ir tie 10, 2 vai 5% sabiedrības, kas saprot šteles, un ir jautājums par to kaut kādu bērnu, kuru nepieskata Ilūkstē vai Liepājā vai Mārupē, viņu nepieskata, un viņš vienkārši dzīvojas to mākslīgo intelektu, un viņš vēl vairāk atmiekšķējās. Ja izglītības sistēma tam nesako līdzi. Izglītības sistēmai jāiet līdzi. Precīzi. Viss. Un tas ir Latvijai mums novēlējums. Tas ir milzīgs novēlējums, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tāpēc man tev jautājums. Ļoti daudz mācības ir šobrīd un notiek online. Mums arī sadarbības partneris mūsu podkāstam šobrīd ir Rīgas pirmā tālmācības vidusskola, un mācības online vienkārši ir dabisks. Tas ir normāls process. Kad tu esi mācījies online, varbūt tu vari pateikt kaut kādiem... Nē, es nekad mācījos. Nekad mācījies. Es gribu pateikt, ka tu esi mācījies. Tu jau pateici, ka tu mācījies tādā ziņā, ka tev ierinteresē kaut kāda tēma. Es meklēju. Tas nav, kad es klausījos. Jā. Nē, es sameklēju. Nav tā, ka tur, piemēram, man piespiež kaut ko klausīties. Es vispār nevaru paklausīties to, kas man nepatīk. Okay. Tā ir tā mācīšana. Ja man būtu jāmācās skolā, es nevarētu pamācīties. Tas ir, tavā gadījumā, tu esi tāds nemiera gars, ko bija grūti. Man vajag interesanti, to es varu klausīties. Okay. Tad runa par to, ka, piemēram, tev ir interesanti, un tas, ko es saprotu, principā diezgan daudz dzīvo internetā, ja online pēc būtības. Es cenšos, bet tagad mazāk, bet, piemēram, kaut vai tāds piemērs. Ja? Kā tu vari, piemēram, kā palīdz mākslīgais intelekts tev šobrīd dabūt informāciju? Nosacīt, pasaulē ir notikuši 10 000 pētījumu par ģenētiku. Es tad vispār esmu. Lai tu katru ģenētisko to pētījumu izlasītu, es nezinu, cik tev 10 gadus vajadzēs. Kopā, lai tu visi. Šeit tu ievadi informāciju, iedod precīzi jautājumus, kas tajā pētījumā ir lietas, un viņš man izmēr. Es paņemu vienu, pēc tam man otru, 3, 5, 10. Es dabūju īsā laikā ārprātīgi daudz informāciju, kas man ir vajadzīga. Un es saliekot kopā, viņas var salikt tā, kā man vajag. Ja tas nebūtu, es vienkārši nekad to neuzzinātu. Nekad es to neuzzinātu. Tā kā man ir cits pieeja šai lietai. Es tev pilnīgi piekrītu. Tas ir atkal jautājums par to, kā ar nazi var ļoti skaisti maizi sagriezt un ar nazi var briesmīgas lietas izdarīt. Bēdz, tu visu laiku uz to slikto vēl. Es runāju tikai par to, ka ir vienmēr tās, kā lai saka, sabiedrībai, apsties, mēs gribam bērnus pasargāt no tā, ka viņi ir palikuši fiziski pasīvāki. Un tas arī dēļ interneta. Viņiem vajag vienkārši iemācīt, lai viņi kustās vairāk. Jā, bet nevis viņus pasargāt. Pilnīgi tev. Labi, tā nav pasargāšana. Zini kā, man bija kaut kāda saruna, kur bija viena mamma dzirdēja manu sarunu, viņa teica, es rezonēju uz vārdu glābt. Jo manam bērnam man ir tāda sajūta par to, ka man ir jāglābj, tāpēc, ka ja viņi vēl 5-10 gadus neko nedarīs, vienkārši viņi pieradīs neko nedarīt. Un tādā ziņā, ka pieaugušo atbildība, mana atbildība, tava atbildība, visu pārējo cilvēku atbildība pieaugušo ir izdarīt tādu sistēmu, lai viņi kustās,
lai viņi māki internetu jēdzīgi izmantot, un lai viņi arī mākslīgo intelektu māki jēdzīgi izmantot. Pareizi? Tu zini, es to pateikšu, pašās beigās pateikšu vienu. No katra cilvēka ir atkarīgs tas viņa liktenis. Un mēs nevarēsim izglābt visus. Tos, kur tā pasaule ir tik 7 miljardi, un būs 8, un būs 9, došiem visi. Būs tas, mēs nevaram, teiksim, domāt par to lejas galu, mums jādomā par to augšējo galu, lai tos saglābtu. Tu saproti to domu, ja? Ka augšgali ir jātrenē un jādomā, kā lai viņi tur to apakšgalu uztur, ja? Pēc būtības. Ja? Jo, tas pats ir veselības ministrijā, ja? Ka visi domā par tiem slimiem, bet neviens nedomā par to zaļo zonu. Kā vēl vairāk tos cilvēkus veselīgāks pataisīt, lai tā oranžā un sarkanā zona būtu mazāk. Tā ir tā funkcija. Par 50% es tev piekrītu 100%. Un reikri nākamie 50%. Tad pēc manas saprašanas, rūpējoties par visiem, man ir viens vārds. Vajag dot iespēju. Katram jādod iespēju. Ja bērns, vienalga kaut kur, tas nav Rīgas centrs, bet tas ir Rīgas nomala, tas ir Ilūkste vai Valmiera vai Sigulda vai vienalga Kandava, ka tiem bērniem ir pieejams, pieņemsim, mācības spējas programma, kurā viņš var to savu ķermeni slēgt iekšā, tās savus smadzenes slēgt iekšā. Viņiem šobrīd nav tā iespēja. Vai viņiem vēl kaut kādas programmas nav pieejamas? Jo es iedomājos, ir kaut kādas privātskolas, tas kā ir augstskolas, privātskolas, augstskolas, kur kopš 1995. gada pasniedza apzinātības prakses. Bija pirmais zinātniskie pētījumi. Viņi momentāli integrēja, vai Latvijas universitātēs kaut kur ir apzinātības prakses. Es neesmu drošs, pagājuši 30 gadi. Var domāt, ja tad dot iespēju, ir zinātne, kas to saka, dot iespēju. Tas ir mans vārds. Un tādā gadījumā, ja mums ir apsties 200,000 bērnu, kas mācās skolā, un ja 200,000 apmēram 80 bišķiņu pa ciparu ceļu uz augšu, ja viņiem visiem dod iespēja, tad arī tas, kas ir uz tās robežiņas, viņš varbūt tomēr uz tā, pacelsies uz augšu, un viņš varbūt kļūs arī pa izcilnieku. Jo man liekas, ka mums būtu bijis līdzīgi tā kā tev man tā šķiet. Es būtu vai nu pilnīgi nogāzies lejā, pilnīgi aizgājis vaiprātā destrukcijā savā dzīvē. Vai man paveicās, un es kaut kā izķeprojos, un es arī puslīdz kaut kā iedzīju. Es to bišķi nomierināšu tādā tonī, tādā tēmā, kā mēs runājam, Latvijā varbūt ir 5% uztverst. 95% to neuztver. Es ticu mūsu skatītājiem. Nē, es tik saku. Mēs jau esam tādi, es esmu ideālists pēc būtības, uzskatu, kad būtu svarīgi katram to zināt, ja? Bet reālā praksa nav tā. Cilvēki nodarbojas ar savām lietām, viņiem tas neinteresē, viņi to nesaprot. Tāpat kā pasaule uztur, vairākums klaus 2% mazākumu, ja? 2% mazākums nosaka vispār visu pasaulē, ja? Un pārējie visi pieskaņos. Tāpat arī šeit. Informāciju neuztver visi, kā gribētos, viņi vispār nedzird. Tu runā, viņi tev nedzird. Ja? Baigi svarīgi ir to procentu palielināt. Un kādā veidā to, tas ir galvenais. Un šeit mākslīgais intelekts ļoti noderēt. Ja mēs viņu gudri izmantosim. Jā. Un cits starpā, man liekas, tas ir normāls process, kurā ir tiešām cilvēki, kuri grib vadīt vai grib virzīt procesus. Un Dievs dod, ka pie vadīšanas tiek cilvēki, kuri māk gan runāt, jēdzīgi, gan arī kaut ko izdarīt. Šī tāda lieta arī, ko es tev teicu, vai Elbakienam, vai vēl ļoti daudziem cilvēkiem, kas tā dara labas lietas, kā izciliem direktoriem vai izglītības pārvalžu vadītājiem, vienkārši tie, kas māk runāt, bet arī māk izdarīt. Un tu redz pēc darbiem. Jo dažkārt mums nonāk tiešām procesos, tajos vadības procesos, tie, kas nemāk izdarīt. Un tad tas ir dubult riskanti, tāpēc, ka tiek tēlots kaut kas tiek darīts. Piemēram, iedomājamies Krievija, un mēs kaut ko tēlojam, ka mēs kaut ko darām. Traki, pareizi. Jā, tur jau ir jāpieņem dzels, tā ir citēm, tur jāpieņem dzels tāda apņemšanās un izdarība, bet Eiropai, tas visai Eiropai pietrūkst šobrīd. Eiropa nejūtās briesmās. Viņi dzīvo eiforijā. Kaut kādā eiforijā, kad nekas te nebūs, mēs esam izkarojušies, tad tur, lai tie pārējie tur kaut ko dara. Mēs dzīvojam līdzīgi kā Eiropa, bišķiņi. Un tas ir jūtams. Ne visi. Ir cilvēki, kas to apzinās. Kaut kāds procentu daļa ir satraukšies un tā. Jo to idiotu, kas tur blakus ir, viņš jau nav paredzams. Tas ir fakts, un tā pašiem dēļ, es atdomāju, aiziešu atkal stāstā par to mākslīgo intelektu. Dīvainā kārtā. Vajadzētu pret viņu izmantot mākslīgo intelektu. Kas ir viena lieta, ka tie čaļi kaimiņos ģeniāli izmanto šīs lietas. Tas ir, ja mēs kaut ko iedomājamies par to, kā, tad viņiem ir tie izcilnieki. Tur tiešām ir Nobel prēmijas tādi izcilnieki, kas tajās visās sfērās tā un darās.
Un atkal, man ļoti patīk tā tava frāze, un viņa ir tāds exceptionalisms, kāds latviski būtu, tāda, ka mēs mēģinām kaut ko sevi izcelt, bet tiešām apstāties, mēs zinām, uz sportu mēs esam procentuāli vienkārši ģeniāli valsts. Saņemot. Jā, proporcionāli pret mūsu auditoriju un cilvēkiem, tālāk mēs esam ģeniāli tajā ziņā, tiešām. Jautājums vienkārši mums vajag būt cilvēcīgākiem un ļoti, ļoti parūpēties par to, lai vadītāji ir spēcīgi. Mēs esam ļoti dažādi. Mums ir dažādas nācijas. Mēs esam ļoti dažādi. Ja? Un ja tas tā kaimiņa galva nocirtīs, tā kā pasakās, tā šitie arī paliks mierīgi visi. Un te būs pavisam cita spēle. Krievu valoda uzreiz aizies citā tēmā. Neaizies vairāk. Šobrīd viņi uztur to. Viņi domā, ka viņi te ir saimnieki. Tur ir tā problēma. Ja viņi te jutīs, ka viņi dzīvo Latvijas zemē, viss beigsies ātri, 5 minūtēs. Lai mēs neietu šajā tēmā tagad iekšā, apaļotos. Es tev saku, un viss, tā kā te ir vienkārši pacietība. Jātic labām pasakām, ar laimīgām beigām. Un pašiem ir jāpaliek spēcīgākiem. Tas noteikti. Un tās lietas sākās no sirds un no smadzenēm, jā. Restīvi to ķobu vajag kārtot un to sirdi vajag kārtot, jā. Mīļš, paldies, Valdi, ka tu atnāci. Es iedošu mums neparasto dāvanu no Rīgas pirmās tālmācības vidusskolas. Tātad tās ir zeķis, katrs savā krāsā. Es drīkst vilkt, kad nāks nākošais, jā? Nākamreiz, kad tiekamies, un tad iefilmēs man, jā? Un tad vēl krūzīt, jā, noteikti. Mēs sāksim tev filmēt no zeķiem. Patīk, jā.